Esiet sveicināti, dārgie podkāstu klausītāji, šajā diezgan vēsajā vakarā. Tiešām vakars, jo pulkstenis ir tik, cik viņš rāda. Un man ir tiešām milzīgs prieks, ka viesis, kuru es uzaicināju, ir ieradies. Un viņš ir diezgan īpašs viesis, jo viņš ir ieguvis balvu tieši par pagājušo LJBL sezonu kā gada tiesnesis. Tas skan diezgan skaļi. Bet es domāju, skaidrs, ko tev. Varbūt pastāst par sevi. Čau, pastāst. Paldies, ka uzaicināji. Pieteici uzreiz ar to gada tiesnesi. Lielākā daļa jau mani atpazīst, kā dzīvojos pa sporta zālē un tiesāju spēles, basketbola spēles. Gada tiesnesis izklausās tiešām varbūt skaļi īstenībā. Pārāk skaļi? Tas īstenībā, es teiktu, ir novērtējums par pagājušo sezonu, par darbu. Tas nav labākais tiesnesis noteikti. Es nekad uz tādu nepretendēju un nesaku, ka tagad tāds esmu. Es vienkārši novērtēju par to darbu gan laukumā, gan ārpus laukuma. Arī tev ir sanācis man jau vairāk nevis kā tiesnesis, bet kā tiesnešu koordinātori jaunatnes basketbola līgā. Tas darbs, kas ir gan par tiesāšanu, gan apmācību. Laukuma tiesnešu apmācīšanu, sekretariāta tiesnešu apmācīšanu un sameklēšanu visu pēdējā brīdī. Tas no basketbola savienības puses tika novērtēts ar šo te balvu. Jā, tu diezgan daudz tos atslēgas vārdus minēji, koordinators, tur pēdējais laiks, par to mēs vēl parunāsim šajā te podkāstā, bet tad varbūt pastāsti saviem vārdiem, kas ir, tiem, kas varbūt nesaprot, kas ir tiesnešu koordinators, kādas ir viņa funkcijas tieši ar tiem jauniem tiesnešiem vispār LJBL sistēmā, kā tādā? Tas ir vienkārši, jo katra sporta skola dara savu. Mēs abi kā vairāk no Jūglas sporta skolas. Bet tev ir arī Rīdze, ne? Man ir, centra nodaļa. Jā, labi. Centra nodaļa Jūglas nodaļā, tur attiecīgi nodaļu vadītāji bijuši tik gudri, kā nevis, lai treneri to katrs savā solā vārās, bet ir viens cilvēks, kurš par to ir atbildīgs. Tā ienāca, ka es pats kā nesmu no Rīgas, tad, kad braucu no Līvāniem, bieži bija tā, ka vēl bija Līvānos, braucu uz Rīgu tiesāt spēles gan savām komandām, ar laiku sapratu, ka Rīgā var atbraukt notiesāt 5 spēles diezgan daudz labākā līmeņa nekā Līvānos varbūt redzēs vēl basketbolu. Bet es atkal nenovērstu to basketbolu, kas ir Līvānos tajā laikā. Tā es iegājos, un tā centra nodaļa un Jūglas nodaļa bija tas, kas visbiežāk biju attiecīgi. Un Jūglas nodaļas vadītāji piedāvāja šo te uzņemties sākumā sekretariātu meklēt galdiņu tiesnešus. Beigās izrādījās, ka tie, kas sēž pie galdiņa un es teicu, kā kā māk arī tiesāt, un ka man telefonu numuri ir no daudziem tiesnešiem, piedāvāja arī šo te uzņemties. Ja es meklēju 2 cilvēkus uz spēli, kas ar to basketbola spēli vada, tātad sekretariāts rakstam punktus, uzņemam laiku, statistiku rakstam, kāpēc man nesameklēt vēl vienu tiesnesi. Par vienu zvanu vairāk bija jāuztais. Jā, bet tas ir tā kā vairāk kā amats, profesija, vai tas ir tāds papildus darbs par tiesneša? Kā tu vērtē? Par to mēs katrs savā nodaļā saņemam tādu simbolisku sarakstu pie tā laika, ko tev jāiet. Bet es ar tiem cilvēkiem, kuriem es šajā visā sastrādājos, koordinēšanā, paldies visiem, ar ko BS Rīgā mēs varam savā starpā runāt, basketbola skolā Rīgā, ka mums nav jākaro savā starpā, bet, teiksim, tā palīdzam viens otram. Un to, ko es redzu, neviens to nedara naudas dēļ tiešām tikai, lai tas basketbols notiktu. Jo, ik pa laikam tā, kad viss ir izdarīts, kad brīvs laiks pasēžam, un kā iedomāmies, ja pēkšņi mēs visi, mēs to nedarīsim. Mēs tā iztēlamies neliels bardaks sāktos, kamēr vietā atrastu cilvēkus. Tāpēc, tas tāds amats, par kuru paredzēt arī samaksa, bet, lielāk, neesmu saticis nevienu, kurš to darītu naudas dēļ tikai laimi. Jā, tur jābūt arī tam pārstāvim, jābūt arī dažādām īpašībām, atvērtība, tur komunikācija, jo, es arī skaidrs man ļoti bieži raksta un diezgan laicīgi raksta par, piedāvā spēles un
Bet kā vispār ir tā komunikācija ar tiem jaunajiem tiešiem? Vai viņi ir aktīvi, vai viņi iesaistās, vai kā kurš? Vai tu tur visiem mauc 1, 2, 3 uz sakariem, tur visi uzreiz? Katram jau savu stratēģiju, cits iet cauri visam Excelim, kas viņam ir. Jā. Cits atkal skatās drusku strateģiskāk, ir tātad tie, kas kādas spēles un kaut vairāk tuvāk juglai dzīvo, tad varbūt tie, lai tiesā juglā. Man, ja piemēram, arī ir izbraukuma spēle, man arī tur jāatrokās tiesnesis. Un tad atkal attiecīgi man izbraukuma spēle Imantā, tad man ir kādi no Imantas pazīstami. Tad es viņam uzrakstu attiecīgi. Nu, un īstenībā tā koordinēšana, kāpēc mums arī šogad gan koordinātori ar tiesnešiem, gan, teiksim tā, basketbola skola Rīgā virzījām tiesnešu attīstības programmu, kur arī paredzējām šo te koordinēšanu sakārtot tā, lai nebūtu tāds borders, ka, piemēram, kāds aizsūt nozīmē Imantas tiesnesi braukt uz Juglu, un tāpat laikā kāds tu, piemēram, no Juglas brauks uz Imantas tiesā. Jā. Virzamies uz to, lai tas maksimāli efektīvi vienot. Un tā komunikācija, principā, ir maksimāli ātri, laicīgi. Diemžēl ar to laicīgumu ir tā, ka Latvijas jaunatnes basketbola līgas kalendārs piedzīvo izmaiņas biežāk nekā citas līgas, kurās mūsu jaunieši spēlē. Mums ir Eibls, mums ir BBBLs, mums ļoti liela daļa, īpaši Rīgā, jaunieši spēlē Ramirent Nacionālā līgā, LBL3, LBL2. Tātad šis vēl jāņem vērā. Dalība starptautiskajos turnīros, izņemot šīs līgas, nav novēroti pārs tik ļoti kā citās valstīs, bet tātad no pa priekšu šīs lielās līgas, nosauksimies tā, LBL2, LBL3 un arī BBBLs un Eibls. Viņam kalendārs ir ļoti laicīgi. Izmaiņas es novēroju retāk, bet ik pa laikam gadās tā, ka tieši jaunatnes kalendārs tiek pakārtos, lai tās visas līgas tiktu sakārtotas. Jā, bet tad tu esi koordinators un tu esi arī tiesnesis. Un, kā ir sakārtot tās abas lomas tieši tavā šajā grafikā? Tu tā kā ņem spēles, kuras nav paņemtas, vai tu pats izvēlies savas, vai kā tur ir? Vai tu ņem visu, kas ir brīvs? Ir gan un gan. Redz, kas par lietu nav jau viegli atrast. Un tad, kad es neatrodu, tad, protams, man jāņem. Ja es, piemēram, biežreiz redzu, ka ir kaut viena spēle tajā pašā Imantā, un zinu, ka nav tur tiesneši, būs man jābrauc. Reizēm ir tā. Ir pilnīgi bijis, ka tu brauc uz vienu spēli tieši uz kaut kādu tur Rīgicienu Imantu. Ir bijis, ka uz Valku aizbrauc uz vienu spēli. Uz jaunatnes, jā? Tur bija tā laba spēle, tur pretī bija U19, tā bija U19 Superlīgā, pagājuši bija centrs pret Valku. Tā ir divas LBL3 komandas, un pretī bija treneris Pēteris Višņēvis. Jā, un kas bija Brīgmens? Bija Rīdzenē? Centra komanda bija Brīgmens, Doma ir tāda, ka tiesneši īstenībā, daži no koordinatoriem arī ir tiesneši, principā lielākā daļa. Mums ir tās funkcijas, šī būs laba spēle, šeit varētu labi pavadīt laiku laukumā, kaut ko mācīties, strādāt ar sevi. Tad mēs tās spēles arī paņemam. Jā. Bet tu esi LBL tiesnes, bet vai tev ir tā kā doma tālāk? Iet soli pa solim uz augšu, vai tikai to LBL sistēmu sakārtot? Es esmu arī LBL tiesnes. Tu esi? Jā. Savas aizņemtības daļas šo sezonu es mazāk esmu atkal tur iesaistījies pagājuši, ko es tā kā, ja mēs saskaitām, augstākā līga, ko es dabūju, bija sieviešu Baltijas basketbola līga. Tā, ja no jaunatnes punkta skatās, tur atkal ir 3 tiesnešu mehāniķi. Jā, tur bija savādāk. Jaunatnes tiesnes un pasaka 3 tiesnešu mehāniķi, tad jā. Okay. jā. Bet
Nu jā, par to atšķirību mēs arī mazliet vēlāk parunāsim, bet tās būtiskākās izmaiņas, tu jau minēji tā trīs tiesnešu mehānika, bet LBL un LEBL. Kādas ir tās top izmaiņas, kurām vajag pakārtoties, tavuprāt? No tiesneša? Jā, no tiesneša skatu punkta, jā. Nezinu, tur treneri, spēlētāji, kas ir tās, kur tu, pirms tu dodies uz tām spēlēm, tu pievērst tādu striktu uzmanību, ka šitajā būs tas, šitajā būs tas. Nu, nebūtu jau pareizi arī, ja tu esi atzīmējies LBL reģionālā līgā vai sieviešu līgā. Nu, ja tu tur esi, tad tu jau kaut kādu savu, teiksim tā, latiņu stilu esi iemantojis, ar tevi rēķinās, jā. Nebūtu pareizi, ka es tagad ar to pašu attieksmi, nu, arī darba laukumā tagad atnākt uz jaunatnes spēli un tagad šitā jaunatne, kad es pastaigāšu, nu, nerotēšu, nemainīšos vietām, pat prasīšu, lai laižu laiku, tur galviņš. Treneriem nekomunicēšu, nu, tas nebūtu pareizi. Tāda, ka visi, kas mēs esam tajā LBL-ā, cenšamies ar katru spēli. Nu, es principā bija arī jaunatnē par laimi novēroju to, ka tie, kas ir ar mērķi kaut ko tiesāt, kuriem neinteresē tikai par to spēli, saņem šo savu ciparu. Katru spēli arī tās pašas vēl 12 meitenes. Tici man, tur arī tajās spēlēs tu vari atrast, ar ko strādāt, vai tā ir komunikācija, vai tu atkal ar žestiem tajā spēlē strādā. Katru spēli tu vari sev likt klāt, lai kāda tā būtu. Atbildība ir tas, kas mainās visvairāk, protams. Noteikumi šosezon mainījās. LBL3 un LBL2 ievies ātru auto izspēli. LBL3 arī? LBL3 arī. Sieviešu līgā, teicim, gan tas nebija. Jā. Nē, bet es arī pastījos tās spēles. Man tieši sanāk komentēt Bausas spēles, un tur baigi... Tu esi informators, jā, vai... Bauskai, domā? Jā. Nē, es komentēju, tikai komentēju, jā. Es sēžu tajā studijā un no studijas komentēju, un nu jā, tās auto izspēles tiešām palīdz. Bija viena situācija tieši vakar, ka nu, uzreiz pēc auta bumba izlido autā, visi tur baušanieki nokarti par rokas un kļūdījās. Un bang, tur Vēnspilsnieks pāri visam laukumam liekas. Tā kā, jā. Bet tiesnešiem kaut kā, nu, viegli adaptēties tādās situācijas, ja jauni noteikumi, vai kā, piemēram, tu to izjūti? Ir jāpieradina sevi, bet, nu, mums, teiksim tā, jābūt gatavi visādām izmaiņām. Kā pieredzējušie, kas ir LBL augstākais līgās, cik viņi cauri noteikumu izmaiņām ir izgājuši cauri, kā bija agrāk, kā bija tagad, nu, jau, viss mainās, zin kā, arī tas pats sekretariāts, kā var piemēram minēt statistikas programmu pārmaiņas. Spēlētāji to visvairāk arī jūtam, ka statistikas programma ir mainījusies, cik mums pagājušajā vai aizpagājušajā sezonā bija tehniskie pārtraukumi, dēļ tā, ka statistikas programma uzkārās. Jā. Bet, nu bija tie, nu tagad ir tā statistika, nu kā, piemēram, Eiplā ir tās FIBA Livestats, jā, un tagad ir tā updatotā, ka tu, nu... Un jaunās līgā ir Synergies. Jā, kur, nu, tu uzreiz tā kā redzi, kur, nu, updatos uzreiz tie punkti, ka nav tā, ka tev jāgaida, kad beigsies spēle, kad viņi ieliks sistēmā, kad tie punkti jau, nu, statistika updatosies, ka viņi automātiski. Vienā ir ātrāks tas posms, vienā lēnāks. Spēles beigas nav jāgaida. Tā spēles gaitā iet. Jā. Nu jā. Tagad varbūt mazliet atpakaļ tieši par tevi. Par varbūt tavu iesākumu par basketbolu. Kā tas viss sākās? Kā Skaidrs Kutāls pēkšņi izdomāja, ka viņš savu dzīvi vismaz tuvāko nākotni saistīs ar basketbolu? Nu, tas jau tā. Nebija tāds apzināts mērķis. Doma tāda, ka es pats uzaugu Līvānos, mazā pilsētā. Ar sportu pats vispār jau nodarboju. Nu, biju sportā no 1. klases vieglaatletikā. Tā kā skolas pulciņš? Nu, sporta skola. Sporta skola. Biju vieglaatletikā 3 gadus. Arī pabraukāt dabūt sacensību. Man patīk, kas labāk sprints un barjeras. Bet... Ātrākais bija? Nē, kaut kādas nedēļas man ir mājās, bet
manuprāt, tajos vecumos arī daudz ko deva par piedalīšanos. Nu jā, diplomas. Jā. Gan diplomas, gan medaļas, vai arī vienkārši. Kāds kauss ir bijis? Tāds sulīgs. Arī, laikam, kaut kādās skolas sacensībās, jā. 400 metri kaut kad varētu būt. Neatceros. Stāsts ne par to, bet tāda 3 gadus tur bija, un tad rudens brīvdienās salauzu potī. Un kaut kā neatgriezos tajā vieglatlētikā. Tagad tā paskatoties aptukā, laikam lielākā slinkuma izpausme, ka tu nestrādā sevi pēc lielām traumām, nepiespēc tevi kaut kā rehabilitācijā. Tu uzreiz tā kā padevi. Tu saprati, ka... Kaut kā, zin bija tā trauma, gan jau smagā. Tu esi iegājis tādā rutīnā, ka tev visu laiku ir tie treniņi, un tad tu mēnešus 2, tas ir ģips jāatsēdēt. Rudens brīvdienas, un tad sāk līdz novembrim. Apmēram, cik tagad ir pagāja laiks no rudens brīvdienā līdz novembrim? Pusotras mēnesis paši. Man liekas, ka mazliet, varētu būt, jā. Labi, teiksim, ka jā. Aptuveni tik liela laiks ar gipsu, ja tu ar gipsu nosēdi, un pēc tam vēl... Vieglētik, jā. Posmus, ka tu bez gipšu esi, vēl kad ir 2 mēneši, ka tu nevari neko darīt skriet. Jā. Tad rokai būtu pilnīgi cik, jā. Tu nestrādā ar sevi, kad tas, teiksim tā, ātri pazūd. Jā, jo man liekas tieši vieglētikā ir svarīgi, tās traumas vairāk ietekmē tieši vieglietas. Piemēram, basketbolā ir, man liekas, vieglāk atrapties no tās traumas. Grūti pateikt, es kā vieglietīgā nesu tik ļoti kā basketbolā. Traumas ziņā gan jau tur arī ir savas niekas. Mums jau kā basketbols, potītes, ceļa ahilējas. Tas jā, bet, piemēram, tas gipsis, tas, nezinu, tā salauztā. Joks jau tāds, ka es to potīti salauzu nevieglāk. Tā parasti, tā vienmēr ir, jā. Tā vienmēr, gan jau ir tie riteņi, tur šūpulas un viss kaut kas tāds, jā. Tas ir pēc vieglāk. No 3. klases līdz 5. klasē tas sports kaut kā nebija pamatskola kā tāda. Vidusskola atkal kā jau mazās skolas, mazā pilsētā pāri uz lielo skolu, vidusskolu. Jā. Tu arī vidusskolas laiku mācījies tieši lielās? Jā, vidusskolas arī lielās. Un tur atkal ir tā, ka sporta skola tieši tur bāzē. Un pēc vienas no sporta stundām treneris lasīja grupu tieši 2000-2001. Sporta stundā. Tur jau bija zināmi, kur jau pirms tam pie citi treneri trenējās. Tu basketbolu uzsilos, es tajā laikā jau tāds pagaļš biju. Man rādas smieti, mēs arī draugiem pasmējamies par to, cik tas vienkārši bija. Sporta laikā tas basketbols pārāk neizrāva, bet jo man bija drillis un drusku amizanti bija tas, ka futbols un basketbols drusku tā sporta laikā negribējās tik ļoti iesaistīties, jo ar brilles dabūt brilles salūdzītas, kas nebūs. Un tad kaut kāda pavisam vienkārši visas tur sauc, tur arī piesakās tādi, kas nav bijuši basketbols, un tad treneris paprasa, tu garšu nakts. Es esmu basketbols, kā man brilles? Un treneris tā saka, man arī brilles, tā, labi. Cik sezonas nospēlē? Es nospēlēju 2, bet tur mums vienkārši tā komanda 2000 gados nebija. Bet bija otrā divīzija vai pirmā? Tā bija otrā divīzija. Jā. Bet 2 sezonas to jaunatnes sistēmu tu iepazīsti. Daži no mums vēl brauca uz Jēkabili, pēc tam pirmajā divīzijā spēlē 2000 gadi. Tā kā, nebija nemaz tur sliktas tās basketbola iespējas tādā ziņā. Gan paši, gan arī tās sistēmas trūkums. Es domāju, ka tu talantu no 2000 neizaudzināja. Bet tādā ziņā, tas reģions pietiekami arī tajā pašā otrajā divīzijā dabū paspēlēt pretī tam pašam Pauls Miglnieks. Pret viņu bija dabūts spēlēt. Uz sitienu citus nepateikšu uzvārdus, bet bija gan Balvos, gan Gulbenē bija. Alūksne nebija, Krāstalā bija labi spēlētāji.
DSN2 tur. Jā. Krauki ir VF. Un tad viss bija kopā, kad nebija tikai par reģioniem, bet bija tikai otrā divīzija. Austrumrietumi. Jā. Nu, tādā ziņā. Tu sanāca, normāli, VF tur DSN. Labi, dublieri, bet, Tad VF man par trešā komandu apvienotā Jūguldi. Bet doma tāda, ka tādā ļoti pozitīvā vidē tu ieeji, ļoti ievelk tev iekšā, tā pozitīvā vidē notur, ka tu braukā ar komandu, tas viss pat, ja tev tur lielākoties varbūt tu zaudē vienalga, patīkami. Tas process, tas emocijas. Un tā rutīna galvenais tu uz treniņu, būsim godīgi, jaunieši tagad, kuri iet skolā, viņi vairāk to dienu pakārto treniņu. Man ir 5 treniņš, pēc tam viņš jau tur plāno, man ir 12 spēle, piemēram, sestdien. Visi viņam tā diena pakārto tā spēle ir. To, ko daudz nesaprot, kā sporta skolas iemāca patstāvību un plānot savu laiku. Kāpēc vienu tur vajag, pat ja, neesi plānojis tur lielais sportists būt, vai vecāk nav bijuši sportisti. Vienkārši, lai bērns to patstāvību, pats aiziet uz treniņu, pats, paņem botas, tik vienkārši. Nevis jau skola, bet jau sporta skola. Un arī kaut kā, cik es jau tajā laikā, tagad atceroties, novēroju. Kā sporta skolā tu citi respektēja trenerus, un kā viņi tāpat laikā skolā. Varbūt 10, 11, 12 gados uzvedās, diena pret nakti. Jā, arī skolā pilnībā mainās arī to, ko trešklasnieki, ceturtklasnieki, viņi atļaujās diezgan daudz runāt skolās, tīpaši. Kaut kā pretī, tiem vecākiem, tiem 12-klasniekiem, viņi vispār tā kā, nejūt to, atbildības sajūtu. Bet, tu pabeidzi... Tas tā ieskicē to visu kopumu, kāda tur tā vide bija un cik daudz tur dabūtu spēlēt. Tur fonā arī iegājās tas, ka... Tā tiesāšana? Tiesāšana fonā. Tur sākot ar sekretariātu un ar spēļu filmēšanu, tad tā tiesāšana arī parādījās. Tu tiesāji, tu paralēli darīji tos tiesnešu darbus un tad tu saprati, ka tev tu tas uzrunā, vai tas bija tāds, ka nebija citu variantu, ka šis man patīk, bet... Gan, bet atkal tā pozitīvā vide. Tev arī, ja tev nav spēles, bet tu vari atnākt novērsāt. Tie bijušie komandas biedri, bijušie trenējies reizē, teiksim tā. Ja treneri labas attiecības, tad jā. Bet, no Līvāniem tas ceļš uz Rīgu, kā tev? Tas jau studijām, protams. Es nezinu, kāpēc uz momentu kaut kādā 10. 11. likās, ka Līvāni Daugavpils tuvāk varētu ar Daugavpils universitātēs pabraukājot pēc tam uz Rīgu, redzot, kādas tur iespējas ar basketbolu ir un kādas reģionā. Tas bija tur ir nesalīdzinām, jā. Sapratām mazliet tieši par tavu to sākumu. Tā kā mēs, es domāju, varam mazliet virzīties tālāk uz to kopējo skatu uz jaunatnes basketbolu. Jā, ir tās vecuma grupas un varbūt tev ir kaut kādi, tie, ne īsti tā kā favorīti, bet ar kuriem tu ieteiktu tiem jaunajiem tiesnešiem sākt. Tu ieteiktu sākt ar pašiem mazākiem, tur minīkaus, U12, U13 vai jau ņemt kaut kādas 2 spēles to tur, vai marinēt sākumā, pirmo gadu tur, vai kā tu uzskati? Kas mums īstenībā Rīgā izpaliek, ko es redzu? Daudz aizmirst, ka tajos pašos treniņos un treniņu spēlēs, tu arī jau vari sākt tiesāt. Tā, manuprāt, ir labākā vieta, kur tu vari kļūdīties un tu jākļūdas, lai tu zinātu, vai te ir kāds pavalkais piedeklis. Jau sākot ar 12, tās ir oficiālās spēles, tas ir Latvijas čempionāts. Tur
teiksim tā, ja tur tu praktizējies, tur tā praktizēšanās notiek tā, ka ir viens pieredzējušies lielais tiesnesis un ir tas mazais, un viņi mainās arī. Ja tur jūtam, ka tas mazais tiesnesis nevar to spēli notiesāt, tad mēs samainamies ar kādu citu, kurš tad, novada. Nav labi, kā sporta skolas varbūt vairāk varētu par visu Latviju. Nedzirdas, kā treniņu spēlās daudz tiesnešu. Vienkārši, tas tiesnešu skaits ir tik mazs, ka vienkārši nav tiesneši šeit tiesā. Tajā pašā Juglā man arī atnāca viens pranksteris, vai viņam esot jātiesā, jāmācās. Viņš atnāk uz jebkuru tur citu zāli, kur nav tiesneši, viņš būtu oficiāls tiesnesis, un viņš notiesā, viņš vēl samaksātu beigās. Jo tajā sezonā bija tik maz tiesneši, ka ļoti daudz spēles notika tikai vienu tiesnesi. Pirms 3 gadiem. Jā. Tagad tā situācija ir uzlabojusies. Gan tas, ka tiesnešu koordinatori vairāk savā starpā apzinās. Gan ir tas, ka tas skaits ir pieaudzis un ir izauguši tiesneši. Es arī paskatoties sevi atpakaļ pirms 4 gadiem, cik kādas spēles varēja labi notiesāt. Pirms 4 gadiem kādas tagad. Arī jūsu U19 grupā, kas tagad ir Juglā, kādi jūs pirms 3 gadiem bijāt, kādi jūs tagad esat, kā izauguši, arī prieks skatīties. Tā kā, bet Rīgā, kā reģionā, ir vēlme iesaistīties noteikti, ja tu esi no sporta skolas, noteikti pie sava trenera, viņš savedīs tevi kopā ar to, kurš tajā nodaļā par tiem tiesnešiem ir atbildīgs, un tad ievirzīs tajā basketbola skolas Rīga tiesnešu programmā, kur mēs ar jauniem tiesnešiem tieši strādājam. Strādājam ne tikai es, bet arī FIBA kategorijas komisārs Oskars Lūcis un FIBA kategorijas tiesnesis Andris Ankrogers. Priekš Latvijas tie ir viena no tiem, kas daudz ir darījuši basketbolu, un tagad velta ļoti daudz arī tieši maziem tiesnešiem. Mums ir gan attālinātās lekcijas Zoom, gan praktiskās nodarbības klātienē. Tas projekts tikai tagad ir, tā programma tikai tagad ir iestartēta, bet plānojam to kā patstāvīgu arī tālāk taisīt. Jo tās tiesnešu paaudzes, viņas ļoti ātri mainās. Tu paiet 2-3 gadi, to viss vairs nav tiesnešu vienkārši. Mums tam pašam sekretariātam nesen nomainījās gads pagāja, mums arī skaitīju vienā brīdī, kad bija 6 cilvēki, kuri tev iepriekšējā gadā ņēma patstāvīgi spēles, vienkārši vairs nav. Bet tas ir tāpēc, ka pēc U19 viņi beidz, ja? Piemēram... Tas ir viens, otrs ir, ka vai viņi studijās iet, vai viņi jau uzsāk darbu, pārsvarā tās. Un īstenībā arī par to darbs, kad ir, un kad tev ir izvēle vai iet uz darbu, vai ietiesāt spēles. Reizēm arī tas sākas tā rēķināšana, īpaši tu esi U19 vecumā, kad tas laiks tomēr tev tuvojas, ka laiks ir nauda. Vēl ne tik ļoti kā vidusskolniekam, bet jau tuvojas. Tie, kuri jau to, kā es vidusskolas vecumu pārauguši, jau uzreiz visu rēķinu. Jā. Bet, piemēram, tā kā spēlētāji, viņi trenējas, lai spēlēs parādītu labāko sniegumu. Kas tiesnešiem jādara, lai spēlēs parādītu to labāko sniegumu? Kā viņi var pie spoguļa kaut ko rādīt, bet tu minēji to treniņu spēlēs, bet viņi īsti nepiekopi. Kā viņi tikai spēle caur spēli? Tas ir viens, otrs, es vēl minēju arī katru spēli, tu strādā pie sevis. Ja tu kaut ko pamani, vai tu patiesā ar kādu lielo tiesnes, ja viņš tev kaut ko pasaka, klausies tev, es galīgi nepareiz. Vai tu pamani kaut ko klausies tev galīgi, tu nosolki tās 8 sekundes, tu galīgi nebija, tur tev jāsolki. Tādas lietas tu pamani, tu to kļūdas ir fiksēs un vairs viņu neatkārto. Diemžēl man ir gadījumi, kad es saku visu laiku vienu to pašu. Kādam jauniem tiesnesim nedara to, viņš vienalga to tādu. Nedara to, viņš vienalga to tādu. Tad es arī treneriem saku, kā jūs tiekat galā, kad tu viņam saki visu laiku vienu un to pašu. Un tad viņš vienalga tās pašas kļūdas pievienot.
Treneris saka, viņam likās, ka viņš laikam nedzirdēja, tāpēc treneris sāk bļaut parasti. Tas varbūt arī nav kaut kāds stress vai tāds, ka tev no visām pusēm, jo tiem jaunajiem viņiem, man liekas, baigi viegli tā kā galvā ieiet, manuprāt. Tas atkal atkarīgs no kārtā. Jā, protams. Labi, piemēram, 12 vecumā čaļi, kuri paši skrien un treniņu spēli ir notiesājuši. Viņam gan žesti atstrādāti, gan skrien, gan neņem galvā kaut kur runā. Un ir tādi, kas nav 17, viņš tā kā gribētu tiesāt, viņam apkārt visu runā, viņš tur streso, skatās pa malām un nefokusēs spēlē. Tas tiešām no rakstura no cilvēka atkarīgs. To interesanti būtu papētīt īstenībā. Kā nofokusēties tajā spēlē, kā ar sevi strādāt, tas ir Eirolīgā pat ar to strādā. Maksimālais fokus spēlē, lai citi no malas to netraucē. Atgriežoties pie tā jautājuma, kā strādāt ar sevi, pirmkārt katra spēle, otrs ir ko daudz ir aizmirsuši no jaunatnes noteikumus. Cik daudz ir izlasījuši, tā kā visas FIBA noteikumus. Un vēl interpretācijas. Viens dokuments aptuveni 120 vai 180 lapas otrs dokuments, bet tur ko daudz ir nesaprot. Tu izlasot kā spēlētājs tos noteikumus, tu interesantas epizodes tur atradīsi, un tu varēsi arī dažreiz, varbūt, teiksim tā, piekrist tiesnesi, ka viņš nezina. Arī to spēlētāji paši arī varētu vairāk palasīt. Tā kā pamācīt tiesneši? Jā. Labi, lai tās 120 lapas nebūtu jālasa un dokumentam. Kā jaunajam, Basketbola savienības mājaslapā Basketbola ir arī sadaļā tiesnešiem, un tur tiesnešu rokas grāmatas. Tur arī gan procedūras aprakstītas ļoti saprotamā veidā ar attēliem, kas kā jādara. Tā kā noteikumu zināšanas arī viens skatīties spēles, analizēt, tas jau būtu nākamais tas etaps. Mēs LBL, piemēram, pēc notiesāšanas, kurš kuram laiks atļauj arī analizējam savas spēles. Filmēs. Jā. Varam piefiksēt tā. Šovasar es atkal biju 3 tiesnešu mehānikas klīnikā. Tas jau ir tas, kad tu esi tajā LBL, kā tu tur ar sevi strādā. Dalībā tiesnešu klīnikās, apmācībās ir viens no tiem, tu maksā naudu, pats pēc biļetes, pats meklē hoteli, vai tev nodrošina organizatori. Tiesā par velti atkal, augsta līmeņa spēles skrien, tad, ka nevis atstaigā, un tas arī. Un arī tur tev gadās, starp citu, kad spēles plus 20, plus 30. Un piespiedzības strādā, Un tur īstenībā tāds arī reality checks notika. Tu šeit maksā lielu naudu, un tad tagad visiem tas slēdzas iekšā tas režīms plus 20, šito spēlu atstaigāšanu, paga. Ne jau tev maksās par šito spēli, tu jau esi samaksājis, aiziet skrienam, brokājam, daram visu. Tā kā tas ir nākamais etaps, kur mums īstenībā Latvija ir ļoti labā pozīcijā, ka atkal ir Skandināvija, ļoti labi var tikt uz Eiropu aizlidot. Ir gan turnīri, kuros var piedalīties. Redzēt citu basketbolu un tiesnešu klīnikas Kopenhāgenā ir tāds Skanieka arī, kas notiek Stokholmā. Un Kopenhāgenā atkal bija Copenhagen Invitational turnīrs, kur 3 tiesnešu klīnika, kur ir FIBA instruktori, tiesneši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Anglijas, diezgan tāda interesanta pieredze. Jā, un tas BBBLs un EIPLs un LEBLs, tur arī ir savādāks licences, ne? Tiesnešu licences. Tu nevari tik viegli dabūt, piemēram, tie paši EIPLā, BBBLā. Es nezināšu par licencēm, es drīzāk domāju, ka tās ir privātās līgas, tās nav zem Basketbola savienības. Viņi vienkārši, es domāju, ka tur ir tāda sistēma, ka tas, kas ir atbildīgais par tiesnešiem, vienkārši zina un vēro tos tiesnešus, šis tiesnesis jau ir gatavs EIPLam, šis tiesnesis jau ir gatavs BBBLam.
un pasaules. Jā, diemžēl jaunatnes līgā reizēm tiek atdalīta, ka tie labākie tiesneši tiesā tās, bet, tāda ir situācija, tādā reģionā mēs esam, konkurence pēc tiesnešiem ir ļoti liela, Kā mēs to problēmu varam risināt, organizēt vairāk šāds, strādāt ar jaunajiem, lai tas tiesnešu skaits ir lielāks. Jā. Jā. Tā atšķiras, tur, teiksim tā, ja jaunatnes līgā tā obligāti jānokārto tā licence, lai tiktu ēblā, to varbūt, kad uz gadus jāpatiesā jaunatne. Tur tā atšķirība varētu. Ja tas tikai solis uz priekšu, teikt. Noteikti. Tur ir starptautiskās komandas. Es šodien pat no rīta 3 spēles notiesāju. Jā. Un tad var tiesāt gan LJBL, gan tur visu var miksēt kopā. Jā. Tā kā var visu tiesāt. Tur nav tā. Tevi paaicina. Jā. Bet tā fiziski. Vienkārši atkal ar daudziem, tad, kad jaunajiem tiesnešiem strādā, viņi nokārto licenci un tagad domā, visas spēles būs. Ja? Un sēž rokas lētīs paliekoši. Jā, tev pašam jāstrādā, jāpabraukā varbūt reizēm uz to vienu imantu, jāizbrauc vēl kaut kur apkārt, jāizbrauc reizēm varbūt uz valku notiesāt ļoti labu superlīgas spēli, lai tu būtu tajā apritē, lai tu krāptu to savu pieredzi, lai tev pēc tam pastāvīgi arī būtu iespēja augstākā līmenī atzīmēt. Tas viss tikai paša darbs. Tur nebūs tā, ka testu nokārtos un viss ir. Jā. Labi. Dodamies tālāk pie, es domāju, interesantākās daļas, jo tiesnesis un treneris komunikācija. Šo te divu vīru, vienu no galveno vīru. Tur var daudz runāt. Jā. Bet pastāst varbūt kaut kādi interesanti atgadījumi. Tev viņam ir pilnīgi daudz, tur vienkārši šī tik teja. Bet tādu, kuru var stāstīt tādu. Īstenībā, atkal atgriežos pie šā jautājumu, ja mēs šo gribam trenēties, tad ļoti daudz var saklausīt Eirolīgas spēlēs vai FIBAS, lielajās spēlēs. Mums tad, kad bija Eiroka, mums bija Prometējs un Eurocup. Uz Prometējas spēlēm varēja iet no jaunas līgas par brīvu, jā. Tā iespēja noteikti bija aizmugurē, kad bija iespēja maksimāli tuvu kādam tiesneša galdiņam vai vēl kaut ko, un tu ļoti labi vari dzirdēt, cik laba komunikācija bija Oļegam Latvišķam vienā no Eurocup spēlām. Vienā teikumā tu atbildi uz ļoti garu sarežģītu jautājumu, konkrētas atbildes, tāpat laikā fokus visu pārējo. Īstajā momentā pasaka, es nevaru tagad runāt, īstajā momentā kaut ko paprasīt. Tev to neviens neiemācīja, tu pats nedzirdēsi. Tā kā komunikācijas ziņā, tas ir tas, pie kā ir jāstrādā, pie tā ļoti daudz strādā. Cik man no tām klīnikās arī starp citu ļoti daudz rāda piemērus. Tieši atceros pagājuši gadu tajā klīnikā, kur es biju Stokholmā. Mums lektors bija Ričards Stokes, viņš bija Eirolīgas galvenais tiesneša koordinators. Ja tāda var mācīties, viņš parādīja 10 vai pat 5 tādus videoklipus, bet mēs 2 stundas. Tu esi 10 videoklips skatieties? Nē, es varu 10 vai 5, bet mēs jebkurā gadījumā bija mazs video materiāls, bet tur tik daudz nianšu atkal bija žestu valodas, tāja, komunikācija, kā mēs varētu savādāk to, ja. Tur ļoti daudz var strādāt, tas, manuprāt, plašākais, kā īstenībā viņš teica, tā komunikācija īstenībā ir tas, kas to top 10 līmeni Eirolīgā taisa. Tiem, kas vislabākā komunikācija, tie tajā top 10 līmenī tiek. Jā, ja tu labi, ja tu spēj labi izteikties, pateikt to, kas notika katrā situācijā no sava viedokļa, no sava skatījuma, tad es domāju, ka treneris, kaut vai viņš domātu pilnīgi pretējo viedokļu, es domāju, ka viņš pateikt, ok, viss kārtībā un tā. Ir jau arī, protams, treneri, kuriem tu vienkārši, treneris šādā tonē jums nerunāšu visu, Pats nelien, netēs nekādus. Ir tādi, kur vienkārši atnāk un arī no tiesnešiem reizēm ir tā.
paši nāk tur kaut ko skaidrot par kaut ko. Nu, jā, tas nav pareizi. Nav pareizi. Nav tev vienmēr jānāk kaut kas jāskaidro. Ja tīpaši vēl tu pieļauj domu, ka esi nokļūdījies. Jā, ja neesi pārliecināts. Ja neesi pārliecināts. No, tas, protams, trikīgi moments. Varbūt viņiem vienkārši liekas, ka... tur jau tā lieta, ka varbūt viņi zina, ka viņi kļūdījušies, bet viņi vienkārši grib kaut kā to visu padarīt. Reizēm arī tu jau vari iziet no nekādas paskatīt, teiksim tā, kāda uzlūkašana, sorry, neredzēju. Jā. Arī tāda, bet, ja tu pateici, tad 5 reizes tā, tad viņi kaut ko citu pateikt. Jā. Ok, jo visi mēs esam cilvēki, visi kļūdās, bet no tevis sagaida maksimumu. No tevis sagaida, ka tu būsi tajā vietā, tu redzēsi, tu nosauks. Bet tā komunikācija, tev uzdot jautājumu, tu vēlies komunicēt, ir tā nerakstīts likums. Maksimāli īsi, maksimāli vienā terminā. Protams, ir sarežģītas situācijas vai vēl kaut ko. Iepriekšējās turnīrā Stokholmā, kurā es biju Sudetali Open, man vajadzēja skaidrot, kāpēc es to bija tehniskās, ja pēc trojkas kāds pistolītas uzpens. Jā. To nevari vienā teikumā ielikt. Starp citu, tāda ātra piebilde. Tu atceries, ka jau Artūrs Prudzāns parādīja šito te žestu pēc danka. Tas tā kā ir, tas nav atļauts, jā? Vai... Tā jau ir tiesneša interpretācija. Tas, ka katrs... Mēs visi esam no basketbola vides, mēs zinām, ko šitie žesti nozīmē. Zemtekstu to visu saprotam, jā. Bet tā kā var teikt, tas, ka viņš tur pēc tam var, tas, ka kurš tur pēc tam pēc šāda žesta var skaidrot, man tur galva kasies, nenostati sevi divdomīgā situācijā, jā, cieņa pret pretinieku, cieņa pret basketbolu, jā. Tie žesti, jā, tas ir jāizskauš, jaunatas līgai tīpaši, visādas tur pistolītes vai roku vicināšanas sejā, tas tam nav vietas. Pilnīgi jebkurā situācijā. Daudzi saskatās NBA un tad visādas lokus bultas tagad šauji vai mazuļus augla. Jā. Jāsaprot, kas tas ir NBA, tas ir šovs, jā, tas ir drusku savādāk. Un šeit mēs tomēr jaunatnes līga kā tāda, daudz arī aizmirsuši. Tas vispār ir izglītības projekts. Tomēr sporta skolas ir izglītības iestāde. Tas ir mācību process. Tāpēc arī tā žesti un tā komunikācija savā starpā ar spēlētām jābūt ar maksimāli pamatā uz cieņu un uz godīgu spēli. Tu pats skaties Eurolīgu, NBA? NBA nesties? Arī atkārtās spēlēs? Pēdējā spēle, ko es noskatījos, bija Porziņu fināli un kur viņš arī tur maz tik laukumā, bet iepriekš pēdējā bija atkal Porziņu pirmā spēle sezonu pagājuši. Jā, es lidoju uz turnīru Antālijā caur Oslo un visu nakti bija jāpavado Oslo lidostā. Tad es NBA noskatījos. Tev paskaidrotu, kad es NBA skatos. Tu to pilnībā vispār nesaisti vai tu vienkārši... Pirmkārt man laika daudz nav. Otrkārt. Ok, bet highlight, piemēram, pēc spēles. Tu tā kā sako līdzi, tu... NBA. Nē, vispār ne. Eirolīgā, jā, paskatos tabulu. Eirolīga īstenībā pagājušajā sezonā, manuprāt, ar vienā bija kaut kur 7 komandas. Viena punktu. Katrs var katru paņemt. Jā. Katrā spēlē tur var pilnīgi cits situācijas. Tādas var, teiksim tā, tie, kuri parasti sēž uz soliņa, kad kāds lielais noturumēs. Tādas zvaigznes tur dažreiz parādās. Eirolīga sekot līdzi gan no tiesnešu viedokļa, gan no spēlētā viedokļa, gan no laba basketbola kā tam. Un tu skaties Eirolīgas spēles un... daudz man nav, lai tas skatīt. Ok, bet tagad tu skaties, jā, tu pievērs... Tu skaties to spēli kā skatītājs, vienkārši kā baudi basketbolu, vai tu arī kā tiesneša acis, kā ērgi acis? Es pārsvarā tikai tiesneša darbībā skatās. Tā es nevaru arī uz Latvijas lases spēli aizdēļ, tev visu laiku acis. Tas vienkārši automātiski. Uz tiesnešiem, uz šotbloku, laikam.
Bet to arī var izbaudīt. Tu jā, spēli redzi fonā, tu redzi labas epizodes, kad tur izrāvieniem, tās ir emocijas, bet tu pamani tās tiesnešu darbības. Tev interesē jau, protams. Un piemēram, tā kā, ja tu skaties to spēli kopumā un pēc spēles tu saki, tā kā īsti nevarēja manīt tiesnešu. Bija diezgan zolīts darbs, nebija tādas baigi kļūdas, bet ja tu tieši ieskaties vienā tiesnesī, tu esi pamanījis tā kā, tā, ka čista, tur bija, tā kā, ka es tur būtu bišķi savādāk darījis. Tā kā, ka ja tu atsevišķi skaties, tad tu ieraugi tās. Jebkurā spēlē, arī tajā pašā Eirolīgā reizēm gadās, ka ir kāda situācija un tā, tā kā, dīvaini, kas tas tāds bija tikko. Un tad ir atkārtojums, un tad tu redzi, ka viņš tajā leņķī ļoti labus jūt. Tā kā, ka tev pašam tā nav tik viennozīmīga situācija. Un tas, un tas pierāda to faktu, ka no citiem, no katra leņķa pilnīgi savādāk. Piemēram, tie vecāki no Juglā ir tā garā tā tribīna un tālākais. Jā. Tur dažādi saukļi izprūk ārā viņiem, jā. Iedomājies Eirolīga, tu Panathinaikos pret Olimpiakos. Vai tajā spēlē, manuprāt, fani vispār nevar būt kopā, vai jebkura Serbijas spēlē, jā. Mums jau, manuprāt, pirms tam fani ļoti tādi iecietīgi pret tiesnešiem bija. Šī gada olimpiskā kvalifikācija bija, vienīgā, kad mums F burta kaut kāda par tiesnešiem bļāva. Par Brazīlu, jā, ties arī iespēlēja. Tur viss kādi, jā. Jā, bet tas ir nekas salīdzinot ar to, ko tu vari dzirdēt Grieķijā. Tajā pašā Serbijā, Partizan, tur ir šausmas. Serbijā vai Grieķijā, tur ir spiediens. Runājot par Eirolīgu, ko domā par to interesantu atgadījumu, kad tas diezgan prestižais tiesnesis atļāvās smaržas paņemt. Nelegāli paņemt. Kā man tas pašam uzkālē pats drošības struktūrā strādāja, Tu valkā... Cirkulī. Neko nepaņem. Ok. Pārsvarā, ja paskaties to tiesneša personību, viss ir ar tādi, teiksim tā, nevis azartiski, bet tādi, mums to adrenalīnu vajag, es varētu uz to norakstīt to. Viņam adrenalīnu vajadzēja, jo, grūti izskaidrot, jā. Jo alga viņam ir laba, un pie tam konkrētajam tiesnesim, manuprāt, arī viņš no Balkānu valsts. No kuras valsts viņš? No pašas Serbijas? Varētu būt Serbija, jā. Bija Balkāni, jā. Vai Bosnija, vai kaut. Viņam, manuprāt, radiostācija piederēja. Tādā ziņā situācija viņš bija. Kāpēc viņš tās smaģis izdomāja? Paņemšu. Jā. Bet viņš pazaudēja, kā tur bija, viņš vispār pazaudēja licenci uz visu? Viņam bans tagad, manuprāt. Bet bans viņam ir uz gadu vai vispār, pilnībā? Manuprāt, uz šo sezonu, bet to banu Eirolīgu var pagarināt. Jā. Arī. Tas ir sāpīgi. Jā, bet kas ir svarīgi šajā stāstā pieminēt, bija bans uzreiz, kā bija tas gadījums. Bija izmeklēšana, bija pagaidu no sākuma izņem. Un tad oficiālais lēmums pēc tās izmeklēšanas bija, ja es tagad nekļūtos. Tā kā tas ir svarīgi arī, manuprāt, uzsvērt, kā, tomēr tas tiesnesim to jābūt ar labu reputāciju. To es arī vienmēr kaut kādiem vidusskolēniem pasaku, ja jums rīt ir jātiesā tur agri no rīta, sestdienā. Tad, lai man nezvanu no rīta, neķēra. Labi vārds ar salīt vai arī atnāk kādi, kā visu nakti staigājuši. Arī, pēc tam turnīros arī tīpaši, kādi tev tur atkal, kāds tu esi tur publiskajā vidē, komunikācija ar treneriem, tur kaut kādos vakara pasākumos, nākamajā dienā to viņam jātaisā, reizēm,
var iztēloties, var redzēt visādas interesantas situācijas. Jā, arī tiesneši, treneri un ir arī vēl viena tāda stipra puse vecāki, kas ir kā kuri, bet ir tīpaši to jaunāko atvešu spēlēs, un tur var aiziet, kā tu pats to saskati? Nezinu noteikumus daudz. Nezinu noteikumus. Otrs ir būsim godīgi, ja tur kaut kāda. Labi, es neklausos, bet reizēm tad, kad strādāju jaunajiem, kāpēc es saku nezinu noteikumus, es strādāju ar jaunajiem tiesnešiem, un tur kāds kaut ko komentē, ka tur bija tas tur uz līnijas uzkāp autos. Nē, tas notiek, un ja tu met auto un uzkāp uz līnijas, tas nav pārkāpums. Nedrīkst iekāpt auto, tur ir pat līnijas. Vai arī 8 sekundes uz 16. Nē. Konkrēti tajā zālē sekundes ir 100 daļām, tas nozīmē, ka jāsauc uz 15. Un šitādas situācijas tu pieķer un reizēm tu jau jūti, ka tūlīt būs vai vēl kaut kas. Par sodiem tur vispār nav vairs runāt. Ja šitādās momentos, kad ir konkrēts noteikums rakstīts, jā, ko mēs varam gaidīt tad, kad ir tiesneša interpretācija un ir vecāka interpretācija, kad viņa spēlētājs tur ieskrien stāvoša aizsargā un nokrīt. Jā. Līdz ar to piedot viņiem līdz, arī tie noteikumi neiet pāri tur robežām. Spēlē ir jānotiek tā, lai neviens nejūtos traucēts, nejūtos apvainots, ja tur kaut kas bīstams notiek. Mums kā spēles vadītājiem ir tiesības konkrēto cilvēku ar, vai tas ir organizators, vai tas ir konkrētais zāles atbildīgais, izraidīt no zāles. Tev ir bijis tāds gadījums, ka tu zini? Jā, laika jau viss nāk, zin kā. Jā. Bet tu tos vecākus, tu dzirdi, tas tev, viņi var tev ieiet galvā, vai tu tagad esi tik ļoti rūdīts, ka tu baigi neklausies? Tas jau tev, kad tu uzsāc to tiesnešu karjeru, tas jau ir tas pamatlikums, neklausies, kas apkārt, tu esi šeit laukumā, no tevis viss atkarīgs, viss spēlē no tevis gaida. Reizēm es ieklausos, jo man jau jāpieskata arī sekretariāts, punkti. Es dzirdu, kaut kur rezultāts nav pareizs, uzmet savu bultiņu optu. Dažreiz es tiešām sadzirdu arī lietas, kas man palīdz, jā. Tikai, protams, tonis, kā es to sadzirdu, varētu būt palīdz. Bet, tas ir sports. Ir kur mācīties, visiem kur mācīties. Tas ir sports, tās ir emocijas, Nezinu, vai man patiktu tā kā Norvēģijā, kad tur pat nevar aplaudēt, kad kāds, zaudē punktu. Norvēģijā ir ļoti strikti tādā ziņā, cik man dzirdēt, gan no vecāku atbalstītāju puses, gan no vēl kaut kā, ka tu tur nedrīkst vispār. Kā tev liekas, Latvijā vajadzētu kaut kā striktāk to visu situāciju? Vai ir apmierinoši, ka tur paši teikt? Tiem, kam jāstrādā gan sporta skolas, tā jau tie vecāki, 80% lielākā daļa, 90% normāli sakarīgi iesaistoši cilvēki. Ir varbūt arī 10%, kuri vai viņi nav realizējuši savas ambīcijas bērnībā, vai viņi vienkārši grib gudrākie istabā. Zālē tāda vienmēr būs, jebkurā kolektīvā, vai tu esi basketbolā, vai tu esi tur universitātē, tavā kursā būs kāds, kas gribēs gudrākais būt. Tā kā tāda dzīve un vide, kurā dzīvojam, ir. Nevajadzētu tam tagad uztaisīt lielu problēmas risināšanu tā, ka arī cilvēki būs vienmēr. Galvenais strādāt ar sevi, lai pats nejustos traucēt. Labi, pēdējais noslēdzošs jautājums. Labākā spēle, ko tu tiesājies? Labāk, es tev nevaru sitien. Ok, tāda, nezinu, top 3. Tāda, kas tiešām pirmā, kas ienāk atmiņā. Arī, es nezinu, ka tu kaut ko. Pagājuši, kad no fināla galdu biju. U19? Un 19 fināls nebiju tieši.
Nē, īstenībā 19 finālos es biju uz 2 spēlēm pašā sākumā. Ceturtfinālā. Jā, tā bija spēle 3 tiesnešu mehānikā. Tā varētu būt tā kā viena no tām top, jo man bija 2 LBL tiesneši kolēģi, un tad es tāds jaunais. Bet atkal tas, kā mēs katru spēli strādājam ar sevi. Un cik tu tādā spēlē vari pielikt savu klāt atkal. Tas, un cik tu citās vari pielikt. Un tā kapacitāte, kādu informāciju tu uzņem. Kādas emocijas tev tajā spēlē, tas vien ir. Es neatceros tagad, vai nebija overtime? Nē, nebija, manuprāt. Bet tas bija laikam Liepāja Mārupe. Tā bija tur bija, tur punktā, es neatceros. Jā, tādā ziņā. Jā. Tādā ziņā, no iespringuma viendā, ka jūs vairāk tā paliek atmiņā. Tur arī diezgan tādi cienījami treneri bija. Žurkovs un Arbis Steckas, jā. Uz jebkuru spēli, kuras aiziešu treneri cieni, treneri, bet teiksim tā, atkost to momentu, kā pareizi, vai tas ir jauns treneris, vai tas ir cienījams treneris, jā. Kā pareizi strādāt, un tāpat laikā strādāt tā, lai tev tas netraucētu kā tiesnesim, jā, tā arī ir māksla. Jā. Kā tu strādāsi, ja tev būs, nezinu, tur, tajā pašā Eirolīgā tev būs, vai tev būs Luka Banki, vai tev būs Šarunas, grāmata par katru, gan jau sarakstīta, jā. Un atnāk, vai ir kaut kāds jauns atnāk treneris. Arī, tu jau nebūsi tādā lomā, ka tev var apmiem, Jā. Bet tāpēc arī labi, ka ir tie 3 tiesības. 3 pret 2 tur pārākums ir. Bet tāpat, jā, tas pats Jasikevičs, tur var teikt, ko grib, viņš tāpat gan arī skatās spēlē. Žalgiris, ja tu esi bijis tādā Žalgiris spēlē Kaunijā. Viņš jau kā diriģents bija. Viens viņa žests, visu zāli vienkārši sāka baurot. Tā kā pavilkās līdzi. Jā, un tad kaut kas ir vajadzīgs, un tad viņš pateica, vai parādīja žestu pušu, un visa zāle aplusā, nomērinājās. Jā. Paldies, ka Erika atnāca šajā vēlajā vakarā. Es ceru, ka tev patika saruna. Jā, diezgan daudz varēja atcerēt. Bet bija arī diezgan interesanti informācija, ko es nezināju. Bet paldies visiem, kas klausījās, un tiekamies nākamajās epizodēs. Čau!